Too easy, man. Ja, 11%. Man, kaut ko vairāk vajag. Sveicieni. Jauka lidojumu. Yes. Sveiki. Labdien. Sveiciem. Redzēšanos. Paldies. Ko, labvakar! Sveicam manā jaunajā video logā, kā sanāk teikt. Teikšu jums atklāt, te vairs nav nekāds zemgals līdzenums, kur mēs esam. Norvēģija! Te ir kalni, jā. Ikšķilis es pieveicis, tagad ir laiks kaut kam lielākam un kārtīgākam. Viens pats gan nebraukšu. Pieviedrosies mans riteņbraukšanas biedrs Armands, tā kā dodamies caur Norvēģiju. Pagaidām šā. Tātad, pirmā problēma Norvēģijā. Mēs esam šobrīd 8,3 km principā nobraukuši. Bet problēma ir tāda, ka jā, bišķi aizskājās lidmašīna, bišķi vēl pagāšanas process diezgan lēns, tā kā pulkstens jau ir 9:23 vakarā. Un mums nav ēdiena. Mums vajag principā atrast kaut ko šodienas vakariņām, rītdienas brokastīm. Tātad, jā, izklaiņojām par rajoniem, sapratām, kā te izblandīties apkārt un tagad jā, Armands iegājis benzīnu, tagad skatīsimies, ko tur varam dabūt ēdam. Cerams, ka būs veiksmīgi. Kā tā. Tikko sapratu, ka kādu gabaliņu atpakaļ man no Ričika izskrīt pudeli. Līdz man bija viens braukt no kalna lejā, pagrāt pudeli un vilkties atpakaļ augšā. Nav nekas baudāms. Tā kā skarbs sākums patiesi. Jāceļš to labāk. Nāk jūsim kempingā, tad viss jāpār kaut ko 10 reizes līdz Ričikas sakarīgi braucams, tā kā ka šobrīd galīgi nav labi. Cerēsim to labāk patiesi. Nu, lūk, atskaitot sevis mocīšanu pa kalniem, otrs iemesls, kāpēc es tomēr esmu Norvēģijā, ir šīs daba laba, Ko Armands priekšā. Tātad šodienai ar 19 km droši vien pietiks, jo ir diezgan vēls vakarā. Līdz pulkstens arī pateiks cik. Un kā, jā, kur tātad Norvēģijas dabā arī ir mūsu kempinga vieta, Brotland kemping. Pulkstens ir 10:13, jā. Tas arī viss šodienai. Ko, labrīt! Ir otrā diena Norvēģijā. Pulkstens šobrīd ir 9:17. Kur tunels. Tātad šodienas plāns ir pirmkārt mums jāatgriežas pilsētu 10 km atpakaļ. Tad paspēt uz veikalu, uz kuru mēs nepaspējam, jo vakar viņš bija slēgts. Tad otrkārt jārako tālāk kalnos, ko tur citu vajag sēt garumā, tā kā jā. Tagad ir plānot pēc pilsētu, tur šodos apirksim riteņbraukšanai. Un tad mums līdz 12 ir jāizrakstās no namiņa, un tad jārako tālāk iekšā šajā pirmajā zemē. Aiziet! Jā, tad nu ko, no rīta izbraukājām veikalas, tagad pulkstens ir apmēram 11:30 un beidzot esam gatavi doties iekšā kalnos, tā kā daba solās būt laba, cerēsim, ka tā tas arī būs. Mums, protams, piebāzes, tā kā braukšana kalnos varētu būt samērā izaicinoša, bet jādomā, ka tas labākais jāatceras labāko. Kalnos mums īstenībā tagad baigais korķis veidojas. Vienāks mašīnas cenšas tik garām, bet nu, tā ir. Tad Norvēģi ceļi ir ko padarīs. Nu ko, kādus kilometrus rāda 12, esam norpojuši no kempinga. Rekur tālumā jau redzās tādi pirmie nopietnākie kalni. Nu, kalni bija daudz, bet šitie tādi lielāki. Un, pirmā saulīte tagad. Pirmā saulīte arī, jā, tāds siltāks sāk palikt it kā. Cerams, ka tā pieturēsies, bet mākoņains ir ļoti mākoņains, kā jā. Viena problēma tāda, ka man īstenībā mums te ir diezgan šauriem ceļiem jābrauc, un tāpēc aiz mums visu laiku veidojas mašīnu rindas, tad ik laikam ir kaut kur jānobīdas malā, jāpalaiž mašīnas, tā kā
Es pārliecināts, ka mēs jau esam saniknojuši daudzus norvēģu šoferus. Kā tā? Ar man teiks arī kaut ko? Nezinu, ko var šā pateikt. Pīši chill. Jā. Rīpojam tālāk. Tieši tā. Rīču kāpējam norvēģu kortus. Visi kaut kur baigi ceļojot kā dienas vidus. Vajadzētu visiem darbā būt. Domāju, nekā. Rīčuks vienmēr uzvarēs. Atkal problēma. Pirms tam bija šaurie ceļi, tagad kaut kas cits man nejauj kustēties uz priekšu. Principā ir nobraukt 17 km gandrīz stundā. Tas ir tāpēc, ka daba ir laba. Viens kreisajā pusē mums ir baigais tilts, fjordu, pār fjordam, Atlantijas okeāna ūdenim. Labajā pusē tur bija ūdenskritums tikko, tā kā jāpačē viss ir, tur nav nekāda gulbeni. Vienkārši izbraukt cauri un viss noignorēt, viens arī astājas uz katru stūri. Iespējīgi, tiešām prieks, ka es varu te būt, unikāla pieredze. Es pieņemu, ka mums vēl daudz skaisti priekšā. Aiziet jūriņā. Ej to nost. No šī tas ir ūdenskritums. Vienkārši tā braucām gar ceļu malu un te ir tagad šī rāds. Wow! Wow! Nu ko diezko tālāk kā netikām, bet eku vēl viens. Ūdenskritumi te turpina būt. Tas laikam tāpēc, ka Norvēģija tik lietoja, nu visur kaut kur tam ūdenim jāiet. Pēc arī, ka viņš turpinam baudīt Norvēģiju, tagad ir tuneļu sērija. Kādās 3 minūtēs šeit tāds 3. tunelīts. Tiešām pa skaistu tādu ceļu gar fjordu, gar kalniem. Tagad braucam smuks klints, smuks ūdens. Ļoti skaisti. Nu ko, galīgi nav labi, jau kādu pusstundu, man liekas, vakamies augšā kalnā. Viņš vienkārši nebeidzas. Līkuma ir vēl viens līkums un viņš turpina kāpt. Ātrums šobrīd ir 9 km/h, tā kā nav joka lieta, bet nu, tā ir jābrauc. Labāk, kāda ir reģionālā robeža, Samnanger-Kommune. Jā, tad esmu pieveikšu pirmo lielo kalnu, tagad atrodamies īstenībā tikai kāds apmēram 300 metrus virs jūras. Bet Klintis te ir sniegoti kalni un tieši to virzienā mēs arī dodamies tagad. Tāpat paliek aizvien mežonīgāk. Ceļš arī diezgan sakarīgs, Norvēģu asfalts īstenībā pagaidām bijis ļoti laipns pret mums, tā kā tik tālu labi. Kā 29 km tagad ir drīzumā jādomā kaut kas par pusdienām, bet pagaidām ripojam tālāk. Aiziet. Mans ātrums ir 51 km/h, es ripoju lejā no kalna. Un kur ir tuneļi. Nav slikti. Tagad ir tunels. Ričukiem starp citu nedrīkstēšu tā tunelī, bet apbraukt galīgi arī nebija opcija, tā kā noriskējām, bet viss apmaksājās, es teiktu. Tas bija labi, viss bija ok. Tātad, kas pa dabu, viens kājies tiešām uzrūk. Ok, tātad tas, ko es gribēju pateikt, ir šī tā ūdens tiltne, pie kurš es tagad atrodos. Jā, šis ir pats tālākais gals Bjornafjordam. Tātad, šis ūdens ir Norvēģi jūras, jeb Atlantijas okeāna ūdens. Tā kā diezgan forši. Tiku pie ūdens. Jā, kājas te ir trakas. Šodien ir tāds. Sapkot velosipēdi. Ar šādu fonu toties. Ļoti jauki. Ceļi arī šodien ļoti labi. Tā kā ceram, ka nesāks līt vienīgi. Tagad īstenībā braucam pa tādu ļoti idilisku celiņu. Kā redzam, mēs ir norobežot jūs. Lielā malā. Un man tur kreisajā pusē, ceru, ka redzēt. Pagaies, nē. Šauts tāda skaista plata kalna upe. Protams, visur tur priekšā ir kalni. Man šeit kādā būs arī jābrauc augšā, kas to prieku nedaudz nogremdē, bet sajūsim, tas ir reāls. Ļoti skaista situācija šeit. Saulīt arī spīd, kas īstenībā Norvēģijā ir liels ratums, tā kā ir ko baudīt. Tas jāturpina darīt. Tur mēs Tisis pilsētā netālu. Šodien ir no kempinga vietas nobraukt 44 km. Tā, mierīgāk. Rīpot tālāk.
YouTube. Tiešām neprast komentārus. Ielpaidīt, cik iespējīgi. Upa, ieleja, klintis milzīgas. Priekšā arī baigā klintis. Un kalni. Visu laiku kalni. Wow. Esam tunelī, kas ir kādas puskilometru garš vismaz. Un mums jākāp kalnā. Wow! Nu gan iespējīgi. Tas ir dzīve, jā, šitais ir nereāli. Ejot nost. Superīgi sajūta. Aiziet, brauciet. Minājāmies augšā kalnā. Un re, kur uzgājām šādu ūdensrūtu. Milzīgs. Iespējīgi. Tagad pievāsta turistiem, protams, visur ir. Tādā tā norēģiet. Wow. Grūti, bet tas ļoti skaisti. Vēl sajā no kalna, gan ir baigā šīki. Ok, autiši. Skatīsimies, ko viņš darīs. Moderāt īsti augās. Tas ir savs ukturs, bet redzēs kā pups. Dievs! Švieks ir kaut kāds vēns. Ir mums mārā pateikšu jums kāds rātums, jo es pieļauju, ka viņš ir absolūts. 40 km/h šobrīd, jo! Haidē, kas palniem. Norvēģijā ir tā, ja tunelim ir vārds, tādā zīmītē virs tuneļa, ceras, ka pilpšu kaut bildi arī. Tad tas ir sakarīgs tunels. Šī reiz pēc tāda sāk izskatīties. Protams, ir tālājā no kalna arī pojam tā kā. Ej, tunelis gājis pa tuneli. Pa tuneli ar Ričuku. Tas bija braukt pa tādu, tas ir kaut kas iepriekš nedarīts un kaut kas baigi interesants, baigā čotka. Wow! Šim ir kur pēc stiepties? Nē, neka būs. Neka būs ir tuneli gals. Jā, šīs bija labs. O, ne, kur ir ielaidāms. Ej, tu, es pat negribu lamāties par tādu vaicāt. Ej, tu nost, ne? Ko teiksiet par šo? Vēl viens tunels nāk. Kā 5 filmēt. Ko, īstenībā jau ir 5 vakarā. Tagad mēs ripojam caur tādai skaistai pilsētai, kas ir Nordhordland, kaut kas tāds, nezinu. Norvēģu vārds beigās, jā, ļoti skaista pilsēta. Šobrīd par laimi tāds samērā līdzenas posms arī gar fjordu labajā pusē un arī tādiem diezgan ievērojamiem kalniem kreisajā pusē, pakalniņiem. Priekšā jau ir sniega sakti kalni un jā, pamazām ir jādodas nakts. Būsiņi bija. Labi, ripojam tālāk. Būs labi. Jā, tūlīt būs jābūt pār tiltam, bet augstforšas tilti ir tā kā gaidīsim. Tad es ieiešu tām apsāk. Nu ko, 100 kilometrus tad beidzot būs pienācis. Nu, viegli noteikti nebija, bet iespējīgi arī tāpat. Pateikšu, ka kopš izbraukšanas no kempinga ir pagājušas 7 stundas un 2 minūtes, tā kā ātri nav gājis. Daļai dēļ nav viena, daļai dēļ tā, ka vienkārši vajag visu tādu palaišu šad un tad. Bet vidēji, protams, dēļ tā, ka ir
jāapstāv debatēs, jāapstāv. Kāds ūdenskums jāpafilmē, tā kā arī tas ir raņāms, laika kavējums. Bet, jā, smagi, skaisti. Esam skaistā pilsētiņā Alvis, un principā jācējās mūsu kempinga vieta, kas, es domāju, kādus kilometrus 8 apmēram varētu būt no šejienes. Kā tas tā? Vēl kādā veiklā jāpastāv, tur ūdenskums. Viņš tā kaut kāds pa kreisi. Jāpastāv kaut sakrījām jāpērk, un tad jau šodien vēl pētīsim mieru. Pampuks. Un tagad vēl jāno kalnu. Tas ir tā. Tagad patiešām tāds irreāls sajūta. Stumjamies augšā kalnā. Norvēģi pievakarē, tūlīt jau būs 7 vakarā. Tā, vienkārši tā ideja, ka labajā pusē man uzreiz ir fjords lejā. Un es domāju, ka tur ir vismaz 100-metrīga klīns, kas ir tā diezgan episki gājiens. Vajag izprast dabas varenumu. Tā kā, wow. Jā, kādi, tad ir, nezinu, 8-9 tas kempinga vietai. Jā, redzat cauri bulokumā. 8-9 kilometri jau nebūtu nekas. Es izskatās, ka viņi būs jāstiep kalnā. Tā kā solās būtu izaicinoši. Tiekās tur. Izrādās, ka tāms līdz kempinga vietai būtu bijuši tie 8 kilometri. Ja mēs brauktu caur tuneli, kur arī ķebraucējs nedrīkst braukt, tā kā būs vēl papildus 5 jāpietiek. Un augšā kalnā, protams, tā kā kas jādara. Tad es gulēšu labāk. Nu ko, 133 km šodien, 1600 metru kāpumi. Un beidzot arī esam nonākuši mūsu nakts mājās, tādā mazā jaukā namiņā. Pulkstenis šobrīd ir 19 minūtes pār 8. Normand, ko tu gribi pasecināt par šodien? Ko pateiks? Jā. Īstenībā tas, kā teikt, likās kilometri nekrājas. Jā, galīgi negāja. Galīgi. Bet tad, kad vienā brīdī mēs sapratām, ka ir vairāk kā kilometrs uzbrauc uz augšu, tad sākās skaidrība, kāpēc tie kilometri nekrājas. Un ka beigās man rādīja tā kā par visu dienu 1700 kaut cik. Tad viss ir skaidrs, kāpēc tas nogrumiņš, sagrumiņš un jā. Jā. Kalnos mīt augšā bija skarbi. Kādiem 10 km stundā, kādas 20 minūtes kāpt, galīgi viegli nebija. Labi, šodien viss. Liekamies rīt. Labrīt. Tagad mums jānoskata dažs. Okay, Thank you. Jā, labrīt. Redzētu būt jau cita nav, man liekas. Brīdis veicināti jaunajā video. Ir 10 minūtes pirms 10, un mēs esam atsteigušies pēdējā minūtē, principā, gan izvēr, jo es lēni pakojos. Esam atsteigušies uz prāmi, kas izrādās Norvēģijā riteņbraucējiem ir bez maksas. Wow! Pārcelsimies uz vienu miestiņu pāri fjordam, tā kā tas būs interesanti. Aiziet kāds 20 minūtes. Tātad mūsu diena sākās ar 200 nobrauktiem metriem, jo mūsu kempings reāli atradās 200 metrus no Vandāla ostas, un šobrīd mēs esam uz prāmja pāri fjordam. 20 minūšu prāmjas ir kā tikai tā, wow, uz to mazo putnes pilsētiņu, kur jūs tur priekšā redzat, tur arī dažas mājas reāli ir, bet wow, eitu nost, cik šis ir skaisti. Šis ir autoprāmjas oficiāli, lopasodraktas kravinieks. Tas īstumā nozīmē, ka jā, ričukiem viņš pa brīvu. Jā, figņi, malči Norvēģi. Bet eit nost, cik tie ir skaisti, wow. Super, čau. Pēc 20 minūtēm uz prāmja esam nonākuši pirmajā pieturas punktā, no kura gan vēl dosimies tālāk. Tā ir mazais upes tiltiņš. Man liekas, nekā daudz nav, tāpēc toši vienkārši jāgaida nākamais prāms pēc kādām 25 minūtēm. Šādi ir tas. Bet tas nākamais prāmis ir citu? Nu jā. Bet šeit rozliks Vandāla. Skaistais mazais ūdens tiltiņš, viss labi. Jā, visu un bišķi saķērsies, bet tagad mums ir jāgaida līdz prāmiem nākamajiem. Bet es domāju, ka šī ir kā viss skaistākā vieta, kur to var darīt. Tāpēc mēs arī izviesim nelielu loku, bišķi pafušēsim apkārt. Tas ir prāmis apagais Kinsarvika, mums vairs tur nāk. Brauksim uz
Nē, pagaid, nē, tas ir Kvandāls. Tas ir Kvandāls. Turiet uz Kiņceru. Kā tā? Kāds mums stāsts? Beidzot, prāmiņu padarīšana būs beigusies. Sāksim normāli mīties šodien. Diezgan liels kalns plānā. Tā mēs esam principā metru virs jūras līmeņa. Mums jāuzkāp vairāk nekā kilometru augstumā. Kā puses skarbi, bet nu, tas jādara. Ļoti skaists nobraucies ar kalnu. Redzat, fjords un kalnu. Ej, nobraucies uz 40 km/h šobrīd. Kāds par skatu, kas par sajūtām. Wow! Vienkārši wow! Šodien iet smagi, laikam gan tikai man nevis Armalam, viņš man vienmēr ir diezgan gandrīz vai 3 līgums priekšā, bet nu, jā, tagad pagaidām ir tāds smidzaks ārā, bišķi lietutiņš. Bet pretvējuši arī mūs moka. Jā, stundā un 26 minūtēs, protams, arī pa kalniem un nojām kāplājot ir ieveikts pagaidām tikai 26 km. Tuvojamies Eidisfjordu pilsētiņai. Kā ir plānota pauze, cerams, kas palīdzēs atgūt spēkus. Jā, ir smagi, tiešām ir smagi. Jūtams tāds bezcerība, pat varbūt vairāk, ne? Jā, jāatrās. Līst lietus, mums ir pusdienu pauze. Tad būs jābrauc baigā kalnā augšā. Cerams, ka pārstās līt, gan jau ka nē. Kāds baigais kalna tunels, re, ka mums ir. Redzat, jau šies ir tī gaši. Klāj mums šies ir baigā gājiet, tā kā mašīnas nebūs, bet wow, baigais tunels. Normāli, jā. Jā, kaut ārpus. Jā. Interesanti. Jā, tunels svats izskatās. Jā. Es tā esmu sapratis, ka šitie veloceliņi, kas iet apkārt tunējiem, ir, man liekas, kaut kādi vecie autoceļi. Viņi ir tā kaut kā sataisīti, kā uztais tuneli, un tad tas ceļš, kas sanāk vēl apkārt tuneli, tas tagad ir priekš mums. Super. Nu ko, atbūs mums šobrīd ir šāda, ka braukt kalnā, to braukšanas kalnā piekusām, tāpēc
Tā būtu liederīgāk. Nevis sēdēsim uz vietas, bet gan stumsim kalnā. Tā ir progress, bet nu, grūti iet grūti tiešām. Jā. Jā, bet, protams, iespējīgi. No jūras līmeņa, principā, mums tagad ir jākāpj augšā līdz 1200 apmēram metriem. Tā kā 4 gaiziņkalni, vienkārši tā nav vietas jāpaņem. Normāls treniņš. Tā ir. Kaut kur jau jātiek. Esmu uzsēdušies uz rīčakiem. Tur spiest augšā. Uz ūdens šitam gan. Redzat? Redzat. Jauki. Kāpjot, viņš ir labi, ka var atskatīties to, ko es uzkāpis. Tikko bijām tur pie tā tuneļa. Pat diezgan ātri, diezgan veiksmīgi esam tikuši augstāk. Tieši par to progress noteikti rodas. Tas ir ļoti labi. Vienāda lieta ar kalniem, tas, ka jo augstāk brauc, jo labāk paliek daba. Baigais ūdenskritums, tad jau sniegotas virsotnes. Un tās patīkam dzēsuši kalnu gaiss. Jā, lai nevar baigi pārkarst. Bet nu tagad tā ir karsta. Jauki. Nu nevar vairs būt tālu, es nezinu. Armandam ir šī informācija, negodīgi bāvu viņam prasīt. Bet tālu vairs nevajadzētu būt. Ko, turpinām ripot pa kalniem. Īstenībā ārā it kā ir 14 grādus, protams, arī nav nekāda vasara, bet nevajadzētu tam būt baigam šķērsim. Domājam, tāda vērš ir diezgan asti, tāpēc esam iedārbušies papurs un sapurēs. Cerams, ka viņš nenosāsam. Kalniem vajadzētu sasaldīgam. Visiem šiem kāpniem. Iepriecinoši nav, bet jādzīvo tālāk. Iztīties ar šo ielai. Esam silvajā pusē. Bet nu vēl kāp. Tas sagandā prieku. Esam jau diezgan kārtīgi pabraukšu šo kalnā. Beidzot ir iespēja tik līdz pirmajam sniegam. Aizies un pieskarties. Šodien no rīta bijām principā jūras līmenī, tā kā tas, ka esam tikuši līdz sniegam, ir tiešām ļoti forši. Čau! Tas ir. Neizvēst to līpars. Sniegs pilnāk plūst. Jārmāc pēc vēl turp. Arī bišķi izmirka. Tas atvēsinoši. Kur ir? Kontakts. Jā! Turpinām kāpt. Kājas vājas, bet nu tāds iepriecinošs pēdējās fakts ir tas, ka šeit kalnos Norvēģu vasara nozīmē to, kā ārā ir +6,5 grādi un smidzina lietutiņš, tā kā skarbi. Ausnies tagad viena mūzika, tā kā tas izšķustē enerģiju, bet ir grūti. Tiešām. Kur Armands kuklo jau vilnē man pauzīt, kas vajadzēja. Wow! Super! Tā it kā ričuk jau nepietikt braukt kalnā. Tagad uziesim arī ar kājām vēl vienā. Kas ir? Jā, tāds bišķi kāpmiņš, bet nu varētu būt jautri. Vieta gan iespējīgi 1240 apmēram metrus virs jūras mēs šobrīd esam, tā kā iespējams, ka
Ja ne pats augstākais, tad viens no augstākajiem visa šī ceļojuma punktiem. Jauki. Jauki. Uzkāpām ar. Uzkāpām. Kad mēs sākām pie tām mājām. Liekas, kāds ir kārmēns. Liekas, trolis arī. Jauki. Vietiņa laba. Pilnīgākajā nekurienes vidū gan. Nu teikšu, kā ir. Pēc tējas un būstiņas siltā telpā. Siltā kafejnīcā kaut kādā kalnu nekurienē. Pilnīgi cita enerģija braukšanai. Tagad var ņemt kalnus. Kā daudzkārt nesolās būs, bet kāds kapmiņš. Es lieku, ka vēl būs tā kā jāiztur tas un tad jau dzīve būs skaistīt, kā vajadzētu būt ceļam lejā. Cerēsim uz to. Augstkalnos beidzot iebraucam Puskirudu flīkē, kas nozīmē to, ka beidzot esam pamanījuši Veslandsvīki. Veslandsvīki tas notikrā bija Bergen, tā kā pirmo reizi beidzot esam citā Norvēģijas nodā. Ļoti jauki. Tas ir... Kazas. Tas, ka tik kā mums sagaida. Jā, labi. Laikam beidzot sāks arī nobrauciens arī lejā no kalna. Es nezinu, cik es labi redzu, bet priekšā ir monstrīgi liela kalna. Kā eiti nost, bet nu, tagad gan laikam jau pamazām mēs tomēr kāpjam lejā uz cerams siltāku un sausāku apvidu. Bet nu redzēs, kā būs. Nē, es iebraucu. Ko es augšā pilnībā palaid garām, bet es sasniegstu 100 arī šeit. Līdenajā kalnenajā otrajā dienā. Kā. Tas jau vēl kādi 26 laikam, bet nu, tā ir viens smagi iet, man iet smagi. Varbūt visu laiku priekšu, ko viņam jau ir smagi. Atkal tie lielais sniegoti kalni pa skatam, eiti nost, vajās vietiņas. Wow! Tā, dāmas un lūgi, tagad jau ir jautri. Jautri tādā ziņā, ka ļoti stipri gāži. Tas vairs nav nekāds lietas. Tā ir jauka krusta. Mums te apmētā krusta bija viens. Nu, arī diezko silts nākamā, arī tur Latvijā, kad jau visi karsti. Skārbi mums te iet Norvēģijā. Nav jautri vairs. Normāls stāsts pēc 130 km un sazina, cik augstu metriem, ko labi gribu pateikt. Beidzot esam galā. Pulkstens ir 9:25 vakarā. Beidzot diena ir beigusies. 2110 augstumetru šādu. Pulkstens, wow. Vakar pirmo reizi 1000 dabūjuši uzņēmē 2000. 1975 milādus. Man nākam, man ir bijis vairāk. Nu labi, wow, es pa dienu izmirkām. Protams, daba turpināja pārsteigt. Jā, tagad esam tādā jākā namiņā. Čau! Rīt, 4. diena caur Norvēģijai. Zviedrija arī tāda, nu, pulkstenis šobrīd ir aptuveni 10:40 un ārā ir vasarīgi +7 grādi. Esam silti saģērbušies un šodien nekā plānā ir tāda samērā mierīga. Vajadzētu būt atpūtas dienai, bet, nu, redzēs, cik daudz mums būtu sanāks viņu dabūt. Apsarkosim kalnā ātri. Tur es vēl jums kaut ko pateikt, ka kādām nekas nenāk prātā. Pārslēdzēm bišķi summa traucē, tā kā nav tas pats ārtākais minēts. Bet kā ir, tā ir. Iesildāpatoties. Mums iesildāšais posms.
Tagad viss iet, ok. Kādā tādā namiņu rajoniņā esam. Bet, nu, aiziet. Rīkojam. Tā kā pārnakšojām nedaudz vairāk kā 1000 metrus virs jūras līmeņa. Šī diena solās būt kā diezgan liels ceļš leju. Kā jau redzat, tagad arī tieši ar to mēs sākam. Jo esam nobraukuši vēl 600 metrus un jau rīkojam no milzīga kalna un kas paskatījām. Wow! Ej, tu nost. Kalniem uz mežiem. Varen. Tiešām varen. Skaists dienas sākums. Rīkojam tālāk ir Brēzars, bet lejā kaut kāds. Mēs esam vienais kalns. 7% kāpums uz 4 kilometriem. Cik tie ir metri? Vēl es gribu padarīt matemātiku. Sanāk 280 metrus augšu jāskāp, laikam. Skarbi. Ziniet, kas ir skarbākais par 4 kilometrīgu kāpumu 7% siltumā konstantā? Tas, ka tādā kāpumā mēs varam vilkties augšā tikai ar 9 km/h, kas nozīmē, ka tie 4 kilometri vismēr gandrīz pusstundas darbs. Intensīvs pusstundas darbs. Viņš kaplējā pret kalnu. Nu kā 2 km tagad ir. Bet jēgas. Apsveic, kā sasot šādā vēsā rītā gan. Tas vismaz labi. Tas, ko es tikko redzēju, tā apsvērā, tas bija 4 kilometrīgs nobrauciens no kalna 6% slīpumu. Principā vienu brīdi man uz ātrumu rādīja skaistiem 55 km/h. Wow! Tas ir kaut kāds. Tev vismaz nedaudz jāatgriež šeit, ka mēs nepojām no kalna, bet sapratām, ka vajadzētu vienā viestā iebraukt veikalā, tāpat jāniet šeit, kur ir. Tā kā bišķi šeit jāpakāp uz augšu. Kas jānopērk, tad jārīko tālāk. Izrādās, ka pat tā saucamajā atpūtas, tātad kā mierīgajā dienā, kas šodien bija plānota, tā mums tas sanācis uz milzīgos kalnos. Jau esam, tieši mājas ir uzraksts, es gribēju teikt, apmēram minējums, cik augstu mēs esam, bet tās mājas tieši ir uzraksts 1100. Esam 1100 metrus virs jūras. Nu jā, tā, bet atkal ir pilnīgi augsts un tāda nabadzīga šķiet, jo koks ir galīgi neaugst, kaut krūmi, kaut kāds puķīts. Jā, tas tā, bet tagad mums solās būt 7% nobrauciens 4 km, tā kā tas tā diezgan forši. Aiziet. Ko, tagad esam nobraukuši 60 km, esam nonākuši tādā mazā pilsētiņā Rotberga. Iesim ko pusdienām. Samklāt. Diena ir skaista tomēr. Vieta tā patraka pasēties pie kāda mēs. Ir kādu ezeru jau rīkojam kāds pēdējos, otrs 10 noteikti. Tagad bišķi gan kāpniņš jāpēdēs vai iet tunelī. Bet jā, beidzot arī sakarīgāks laiks, pilnīgs kontrasts tam, kas vakar bija kalnos. Wow, šis ir jauki. Man šodien 76 km kādas sajūtas. Easy. Nu, jā, bija daži tādi asāki kāpumiņi, bet principā
Laikam, ja tagad varēs labi atpūsties. Pats starts bija tāds, ka likās fuck. Bet pēc tam 2 lieli kāpumi. Vēl viens maziņš. Gustos gan paskatījies. Es domāju, ka viņš reāli skatījās augstumetrus, bet viņš bija paskatījies Google Maps. Tad vienā brīdī man likās, nē. Bet par laimi nebija nekas traks. Vēl vienu kalnu neuzkāpā, jo izrādes varēja nekāpt. Jā, tur kaut kā es laikam ceļu biju sazīmējis. Dejai nepreiz, bet jā. Cik tad mums sanāk augstumetri šodien? Tūlīt zināsim. Šodienai 671 augstumetrs. Man liekas, arī beigās tāds. Laikam tādā skaistā kempingā, tā kaut kur ezeriņa kaut kādā malā, tādā mazā miestiņā. Skaista diena šodien vispār. Jā, jauki. Šodienā laikam viss. Ejam uz veikalu, iepirkt kaut kādas vakariņas. Vienkārši tā aptuveni sanāk iet reku baigam tiltam par kaut kādu ezeru pāri. Smuki. Tā ir upe. Tā jau šeit ir upe, jā. Smuki, smuki. Tā mazā miestiņā. Esam vienīgais veikals te. Ja jūs interesēs, šādi izskatās Norvēģu pārtikas veikals. Principā 1 eiro ar apmēram 11 kronas. Un te cenas ir samērā absurdas, nekas principā uz tām 11 kronām arī nav, viss ir krietni dārgāk par to. Kā jā, jābūt opīgam. Labrīt, jau viss ir 5. diena. Ceļojam caur Norvēģiju. Liekas ir 5. Jā, 5. Pulkstens jau tad aptuveni 9:30 no rīta. Un šobrīd stumjos ārpus mūsu kempinga vietas. Stumjamies augšā kalniņā. Negribēju uzreiz spiest te baigos mīnienus, baigos lodus pilkt, kā vēlāk vienkārši iztumsimies ārā. Šodienas plāns ir nokļūt uz vai nu Dramenu vai Askaru. Abas no tām principā ir Norvēģijas galvaspilsētas Oslo piepilsētas un gribam nokļūt tādā pozīcijā, lai rīt varam diezgan laicīgi jau iebraukt Norvēģijas galvaspilsētu Oslo un izpētēt ūdens. Jā. Jā. Kā jā. Plānā ir diezgan krietni pāris vietām šodien jāpēc. Izpēc pat kādu 140.
es īsti nevaru pateikt, godīgi. Skaidri tā ir. Līdz vēl pašlomēs. Tas ir skaists stāsts priekšā ir tā kā. Es varētu to. Mums var rādīt. Tad staigājām uz veikalu. Jauka vieta. Es to plintu priekšā arī skaisti. Labi. Tā. Mums ir tilts. Tas ir skaists tilts. Visām riču krāsām, tieši zilsā. Šauri. Tas, jā, te ir divi jūs aptācēši. Šeit jauka. Izmaiņām kaut kā te autiņi rīpā. Jā, smukstēts. Okay. Viena laba lieta par riteņu braukšanu Norvēģijā ir tas, ka tur ir kaut kādi oficiāli valsts velomaršruti. Tagad mēs braucam pa posmu no Norvēģijas 5. velomaršruti. Nezinu, kāds viņš ir, bet tās zīmes visur rāda. Bet tur, kur ir šie posmi, tur visur ir tur visur ir sataisīti smuki celiņi kaut vai caur pilnīgāko nekuriem, bet tur ir redzat? Vau, baigies. Jā. Tas baigā ilgtītēs, smuki tiltīni braucam pāri. Būs kāpums. Bet jā, pat nekurienes vidū it kā. Ir jauki asfaltēti celiņi. Paši. Neku pierposam ir kādas skaists Norvēģu baznīcas garām Norvēģis. Pēdējais tik jauka. Smuka. Paši. Virsotēs ir vairākas Norvēģijas dienvidiem. Kurš neteikt, ka te paliek līdzināks, jo kāpuma projām laikam ir, un tāda ir diezgan smagi. Bet tur redzēja, ka zem te ir arvien vairāk apstrādāk. Cilvēks ir konkurējis dabu. Jā, tur ir plašāk lauka, lielākas ganības. Protams, kalni vēl projām ir pa skatam. Šitie klienti šīst. Tur redzēt, jā, ka viss ir tāds kā zemgala. Tāda līdzenuma vieta. Tas arī dajai ir tas iemesls, kāpēc šodien cenšamies nobraukt krietni lielāku gabalu, jo solis būtu mazāk kāpuma, mazāk krituma arī, protams, bet līdzinājumāk vairāk pabraukt. Mazāk nogurdina līdzinums. Bet jā, tas tā. Veiksmā pirmo reizi braucienā dabūnam arī tādu normālu grāns posmu. Kaut kādām saimniecībām fermām. Tas arī daļa no tā paša 5. galvmaršruta, kur iepriekš minēju, bet jā, tie ir tikai kāds grāns celiņš. Interesanti patīšu. Turpinot ceļu uz Norvēģijas dienvidiem, beidzot skatam paversiju kaut kādu savādāku aindavu. Priežu stili. Jā. Skats, kas atgādina diezgan daudz kaut kādas Latvijas mežus. Varam nezinu, kaut kur iejūra kāda Jarkāna Carnika ādereša. Kas līdzīgs tam patiešām tiek jauki, mājīgi. Cik jūs labi redzat, bet zem manīm šobrīd šāds milzīgs Latkalnus. Jā. Vajag 2000 pārbraucam pāri to. Forši. Braucot caur laukiem, diezgan daudz sanāk pamanīt reku tādas tā kā priekšā tā brūna sarkanīgā tā kā ragana mājiņa, uz tādiem tā kā pāļiem. Arnāts vienā, ka tā varētu būt kaut kāda klēts varbūt, ka viņi tur viņi ir tā pacelt, lai nezinu, dzīvnieku kaut netiek klāt, bet man teorija ir tāda, ka pirmkārt apakšā var turēt malku, vienmēr var labi tur žūt. Pirmkārt, varbūt arī tāpēc, lai, nezinu, no zemes neceltos kaut kāds mitrums un tad varbūt mājiņā pašā iekšā, vai vairāk nevis mitrums, jo tā augstajās ziemēs, ka zem ir sasalas augstums drīzāk, bet jā, tad, lai mājiņā iekšā turās samērā silti, kā varbūt kaut kāda pirtiņa tā ir. Nezinu, jā, interesants tās mājiņas. Esmu nonākuši tādā jaukā pilsētiņā Kongsbergā. Līdz ar to īstenībā sākas krietni urbānāka brauciena daļa. Tas nozīmē to, ka šī jāskaits kā tāda pirmā Oslo piepilsēta. Jeb Norvēģijas galvaspilsēta, līdz Oslo var kādu kilometru 60. Bet jā, tālāk viss ceļš būs samērā. Apkārt nebūs vairs īsti celklainos. Šeit esam kāds sēvals. Tas nav bijis. Esam te likumā un ieslēgšu.
Māju pagalmē mēs tādiem padamies tā. Jau. Brauciens turpinās. Reiz ko Norvēģu Vivi, ja viņiem šagaršā tās ir Vivi. Dubult, nē, V-Y. Es nāk V-Y, Vi. Tas ir Vivi, viņiem ir Vi. Ilgi nācis. Beidzot ir pienācis. Šitā šito 100 kilometrus. Es nervojos, te vēl par skalnā. Kaut grūti varētu redzēt. Atkal šī ir viena no tādām dienām, kurā 100 bija jāpaņem. Teikt jau, ka diezgan līdzenam braucienam vajadzēja būt. Samērā līdzeniem Norvēģijas dienvidiem, tas izrādās, ja tā ir ļoti daudz kalnu. Augstmetri arī šodien sakrāsies diezgan labi. Tas tā. Līdz Oslo vairs tiek kādi kilometri. Viņam 40. Gribam te virzienā. Skaistākā rupas promenāda izrādās pārvērtās staciņām ar Māju pagalmiem. Vietējais sēlīts pieeja. Tā, es esmu testenot. Ekam tā. Diezgan nespēdīgi. Tā rupa. Tas kā plūstoši, tas skatās. Iepojam arī Drammenes pilsētā. Tas, manuprāt, varētu būt lielākā no Oslo pilsētām. Tā kā vairs jau mums galīgi nav tālu, ja, protams, kā jau minēju pašā brauciena sākumā, plānoju nobeigt kaut kur pirms Oslo, lai no rīta tā diezgan agri varētu klausties cauri pilsētā. Rīt, man liekas, svētdienas nāk, ja varētu būt diezgan daudz pilsētā. Es gājuši ielās, kas tas jāsaka. Kā redzēs, kā būs. Rītdienas solis būtu jautrs šodien vienkārši. Jāieliek darbs, lai tiktu uz priekšu. Nekas jautrs pagaidām nav bijis baigi. Ko te jau esam vienkārši Drammenes pašā centrā. Meklējam vietu, kur kāds vakariņas pārēst. Tā ir tiešām tāda skaista pilsēta. Esmu bagāta. Tā, ka viss tajās tā Norvēģu bagātība. Ko, iegājām maķītī pārēst. Ēšanas laikās sāku līt, pilsētas reiz iztukšojās pilnīgi cilvēki vairs. Vienās galīgi nav. Tāds vēsāks arī palicis jau. Pulkstens jau arī ir, man liekas, aptuveni 5:30 vakarā. Nav skaties kādu laiku, ja godīgi. Nav bijis vajadzīgi, bet kaut puikas vēl skrien. Cenšas neizvērt, viņš jau vēl nenospēsiet. Mums vienkārši liktenis ir devis tādu roku un tagad jāstarps līdz rēvēs jārko tālāk. Kaut laika. Slēgam pagaidām visu. Nu ko, plāns bija palikt teltī šonakt, bet naktī sola celt no brīdinājumu par lietu, jau tagad nedaudz smidrinos miepēties lietas iekā. Pēc atkal tā, sanāk patērēt naudu un par 55 eiro ir atrisinājums, kurā arī paliks. Līdz tam vēl gan 11 km. Cerams, ka lietas stiprāks diži nepaliks. Jāsker uz flinka. Tas nozīmē otru. Brauks ar Buskarfut flīku. Tas nozīmē jau otrā Norvēģijas novada robeža šķērsot. Nav jau otrā varbūt būtu tā, ka vārdu jau nevajadzētu lietot, jo minam jau 5. dienu un šī ir tikai otrā administratīvā robeža, kuru šajā braucienā šķērsojam, bet Seivildus abas. Atgādināšu, ka iepriekšējā administratīvā robeža tika šķērsot augstu Norvēģu kalnos +4 grādu temperatūrā, arī līstot lietam starp citu. Bet tagad esam, principā, Norvēģijas sirdī. Vieni 27 km no valsts galvaspilsētas Oslo. Tur gan šodien vēl nedosimies. Dosimies uz tāpat mūsu namiņu. Atkarši uz Sakurai, man liekas, vajadzēja būt tikai kādu 2 km tālumā. Tā kā tas tā. Bet juhū! Vēl viens novads ir pieveikts. Skaisti. Foršā ģeogrāfija, ne? Brauciens ietūdot pilnīgi citādāk laipa dzīvē. Austīnās un lava mūzika skan. Sajūtas īstenībā ir augstas. Nu jau vairs galīgi nevajadzētu būt tālu gan līdz namiņām. Šķiet, arī Latvijā
labas kaut kādā veidā. Es nezinu, es pilnīgākie vandā gan izsaka, bet gāž kā pjāņa. Labi, laikam enerģi izvēlamies, labāk teltī, bet dzīvojam, ej? Dzīvojam līdz priekšu, bjāņas. Ir taču jābauda. Dzīvo la vida. Nu ko, kārtīgi darbdienas sestdienām sanākusi 147 km, Armand, ko teiksi? Ātrāk varējām nomīt. Varējām, es kaut ko nevarēju izbraukāt, bet jā. Sākām ar tādu dabu vēl pēdējā daba, un tad jau pēc tam pēdējais posms vispār caur ciemiem pilsētām. Jā, tā kaut kā. Un tagad mēs esam iespējams briesmīgākajā naktsmītnē. Jā, šitā ir mūsu istamiņa, kur gulta, dīvāns. Mums var rakstīt, ka mums ir skats pa logu uz dārzu. Es pastamies uz šo dārzu. Neizpjaut uz āra, kur kaut kāds mēģinājums kaut ko iekot ir bijis, un tad tur ir noliktavu krovinieku, wow. Patīkam, jā. Labrīt, ir jau 6. diena, braucam cauri Norvēģijai. Pulkstenis šobrīd ir aptuveni 8:55. Un, jā, ārā ir diezgan tāds mitrs laiks. Īsti laikam tagad nelīst, bet tā ir diezgan mitrs. Plus 13 aptuveni grādi. Un, jā, atrodamies 25 km no Norvēģijas galvaspilsētas Oslo, tāpēc tur arī šobrīd dodamies. Pagaidām tas ir viss. Es vienš piebilst, šodien ir svētdienas rīts, kā par laimi. Pilsēta vēl ir uz Oslo piepilsēta, te Askara, kurā mēs tad atrodamies, ir diezgan tukši. Tāpēc esam pēc diezgan ātri cerams šītas priekšu. Priekšā pārš ļoti skaista zīme. Zīmē ir rakstīts Velkommen til Oslo. Esam Norvēģijas galvaspilsētā, esam Oslo. Skaisti. Te būt. Tagad mēs uzbraucām uz kādas viesākums Oslo fjordu krastā. Jā. Tumšs mākoņi labajā pusē varētu nākt baigais lietus, bet tas nekas. Tā kā baigais prāms. Jā. Tā. Turpinām. Ja drīzāk varbūt tikai par sākam baudīt šo pilsētu. Jauki. Nu lūk, Norvēģijas metropoles centrs arī vajadzētu sasniegts. Pēc cilvēku skaita Oslo ir diezgan līdzīgi, ka vajadzētu Rīgai, tikai cauri nevajadzētu būs pārāk laika ietilpīgi pēc būtības. Bet mums jāapskata un nav kāds suvenīri nopirkt, tā kā savā ziņā kāds aicins būs. Skaisti, pagaids pilsētas pagaidām. Pagaids pilsētas centrālais laukums, skaisti, bagāti. Tikko putna. Apķēzīs, teiksim tā, pretīgi. Es jau teiktu, vai tāds sakauties, kaut kur man saka, jābrauc kaut kur, kur nav tie putneņi, bet vai ir jābrauc. Plus 11, bet tā kā ir svētdiena, te visi neskapēc strādāt tikai no 11. Nekas nav vajag ciet. Zināmākais Oslo apskats objekts noteikti ir Oslo operas māja, pie kur mēs šajā lietamajā rītā iesim vienkārši klāt. Mēs vēl plānojam piebraukt, bet redzēsim. Pēc rīta cerējām apšķēr.
Good job, guy. Vajag kaut ko no pasauli. Jā, ar mani skaidīt par kafēnīcu vēl tajā. Tādā tuvojamies, ka es nevajadzīgi. Jā, tas, ka 6 kundu Zeltā pilsētas atskatīja arī reizes. Tas viss. Jā. Tas ir kaut priecīgi. Jā, tāpēc. Es tā ir sanācis, tāpēc, ka tas ir svētdien. Te viss tikai no vienas strādā. Jā, ir atpakaļ. Ko padarīsim? Ko ir nopirkti? Edvarda Unča muzejs. Pilnīgākā krāpšana bija viens. 17 eiro apmēram par 2 magnētiņiem. Vienu, protams, es nopirku Armandam arī, viņš prasīja. Bet jā, kas par absurdām cenām te. Bet nu vajadzēja kaut ko. Kāda atmiņa no Norvēģijas, tā kā. Ko padarīs, vai ne? Kā ir, tā ir. Ko vēl? Kas vēl labs tāds? Pastāties, vismaz, kas par pilsētnē. Pilnībā bagātībā tu viņi dzīvoja, tīpaši centrā. Vismaz Nomals arī ar tādām diezgan lielām mājām. Diezgan laba pārticība te vietējiem ir. Skaisti. Mīļotā lieta tukša autoceļa, kas stāv arī svētdienas. Norvēģijā. Oslā beidzot atpakaļ. Skatās uz Flīke. Jā, jau pirms iebraukšanas Oslaņa principā gan jāskir uz Flīke. Es vai ieskauju visu pilsētu. Amiši. Jā. So, pilsētu. Es mums ir beidzies tagad caur. Nav kaut kāda piepilsētiņa pārši tāda ziņā. Tagad caur mežiem arī pamatīsim Norvēģiju. Pilsētu Mudžuks vēl nebeidzas. Šurpēm cauri. Skaistās Lillestrāmas centrā. Joprojām. Protams, lēns, jo šobrīd esam pilsētā. Virzināmies pāri milzīgai ūdens. Nezinu, tas var būt fjords, vai kāda baigā upe. Milzīgi ūdens tilpi. Jā, kaut kāds astri tilti. Kad esāties forši. Ārā smitana lietus. Sajūta un citādi tāds diezgan nekādas. Esam tāds vesis jau rādīties par šo visu ceļojumu. Škalniskai devos. Vienkārši mājās latviešu vasaru izbaudīt daudz. Tas esmu. Jādara. Aiziet. Esam aptuveni 30 km no Zviedrijas. Ārā līdz lietus. Tikai jāpēd kaut kas. Vēl, protams, mirkstam, bet ir arī kaut kas labs, jo ir jauna diena, ir jauns 100. Pulkstens gan jau ir aptuveni 4:40 pēcpusdienā. 100 arī šodien ir nobraukts. Jauki. Jā, ka zils padebesis, jā, viens lietas beigsies. Viss, tagad būs labi. Dzīve ir skaista atkal. Pēkšņi kaut kā ir palicis labāk. Prieks par to. Un aiziet brauc. Tā, kas mums ir. Te mums ir zīme, kas iespējams atrisinās visas mūsu kalnu mokas. Un varbūt palīdzēs padarīt dzīvi lētāku. Tas nozīmē, ka Zviedrija ir sākusies. Tagad es gribu nokšķēt riteni pie zīmes.